Esiet sveicināti Audita akadēmijas studijā. Mani sauc Laura Indrikova, un tā ir mana kolēģe Līga Nagle, un šodien pie mums viesojas Marita Salgrāve. Marita Salgrāve ir audita un vadības speciāliste, konsultante, starptautiski pieprasīta konsultante un cilvēks, kas spēj sarežģītas un komplicētas lietas izstāstīt vienkāršākā un mums visiem saprotamākā veidā. Un mums Marita asociējas arī ar to, ka viņa šajā konservatīvajā vidē vienmēr spēj saglabāt savu optimismu un arī savu sievišķību, kas konservatīvajā vidē arī ir ārkārtīgi nozīmīgi priekš mums. Labdien, Marita! Labdien, Laura, labdien, Līga, un paldies par komplimentu. Man tagad būs ļoti nopietnas uzdevums attaisnot to, ko jūs teicāt, sarežģītas lietas izstāstīt vienkārši. Marita, pastāstiet lūdzu vairāk par savu pieredzi. Es savu karjeru pamatā sāku Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā, kas ir Finanšu ministrijas padotības iestāde, un es biju aģentūrā pirmos gadus, kad aģentūrā strādāja tikai 5 cilvēki, tagad aģentūra ir izaugusi līdz 300 cilvēkiem, un es tur pavadīju 10 gadus, un tad mani izaicināja tā laika valsts kontrolieri un uzaicināja nākt strādāt uz valsts kontroli par padomes locekli un departamentu direktori, un es nostrādāju 2 termiņus, un tad es valsts kontrolē strādāt vēl paliku un strādāju par valsts kontrolieru padomnieci, un pirms 3 gadiem es no valsts kontrolas aizgāju, un šobrīd es strādāju Norvēģijā bāzētā organizācijā, par ko tad es izstāstīšu vēlāk, un vienlaikus es esmu arī Eiropas pretkorupcijas aģentūras uzraudzības padomes locekle, un pretkorupcijas aģentūra sauc Olafs, un tie, kas Latvijā nodarbojas ar Eiropas fondu apguvi, labi zina, kas Olafs ir, un tas ir vēl viens man papildus pienākums. Tad sāksim ar IDI. Varbūt jūs varat pastāstīt, ko tad šie 3 burti nozīmē? Jā, angliski tas būtu Intosai Development Initiative, un latviski tā ir Intosai attīstības platforma. Un kā jau mēs iepriekš pirms raidījuma runājām, šī organizācija Eiropā un Latvijā varbūt nav īpaši pazīstami, jo tās mandāts ir vairāk darboties jaunatīstības valstīs, bet ko šis saīsinājums nozīmē? Tad vispār, ko Intosai nozīmē? Jāsāk vēsturiski. Intosai ir augstāko audita iestāžu apvienība. Audita iestāžu no katras no ANO dalību valstīm. Tātad šajā apvienībā ietilpst 194 augstākās audita iestādes, vienīgā, kas nav pārstāvēta, ir Ziemeļkoreja. Un IDI, jeb attīstības platforma, ir pastāvīga institūcija, kas nodarbojas ar apmācību, ar metodoloģiju izstrādi auditoriem, un ja sākotnēji tas varbūt bija augstāko audita iestāžu darbiniekiem, tad tagad var uzskatīt, ka IDI nodarbojas ar metodoloģiju izstrādi vispār publiskā sektora auditam, tātad jebkurš auditors, kas nodarbojas ar auditiem publiskajā sektorā, var konsultēties, nākt un skatīties metodoloģijas, un vai apmācībās IDI piedāvātās var piedalīties, to es tā droši nevaru teikt, jo vēlreiz tas vairāk ir domāts attīstības valstu augstākajām audita iestādēm. Kādi ir tie galvenie darbības virzieni, vai kādos virzienos izdot šīs metodoloģijas un kur IDI darbojas? Par to es arī varētu runāt ilgi, bet ir galvenokārt 4 darbības virzieni. Pirmais ir neatkarība, augstāko audita iestāžu neatkarība, un ir izveidots tāds augstāko audita iestāžu neatkarības atbalsta mehānisms. Tātad, ja jebkurā valstī, un jebkurā arī attīstītajās valstīs pēkšņi tiek apdraudēta audita iestādes neatkarība, tad IDI iesaistās un runā ar valdībām, runā ar parlamentiem un mēģina šo situāciju novērst. Pavisam nesen, man liekas, sākot ar 21. gadu, šādas situācijas Eiropā šeit pat ir bijušas Polijā, ir bijušas Melnkalnē, ir bijušas Kiprā, ir bijušas, lai cik tas pārsteidzoši arī nebūtu Horvātijā, un visos šajos gadījumos mēs gribam uzskatīt, ka mēs esam palīdzējuši novērst kādus nejauši veiktus grozījumus likumos, kas samazinātu augstāko audita iestāžu neatkarību. Arī Latvijā tas būtu iespējams. Otrs ir pārvaldība, un IDI piedāvā dažādas metodoloģijas un dažādus rīkus, kā
augstākās audita iestādes un jebkura audita organizācija stratēģisko plānošanu varētu uzlabot, cilvēku resursu vadību, savu risku un krīžu vadību, jebkurus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmumu vai organizācijas pārvaldību. Trešais virziens ir audita iestāžu profesionalitāte, un es esmu viens no tiem menedžeriem, kas darbojas šajā virzienā, un tas ir reāls audits. Metodoloģijas, rokas grāmatas, kādā veidā veikt finanšu atbilstības un liederības auditus, un ja iekšējiem auditoriem varbūt šāda klasifikācija gluži nav piemērojama, tad publiskā sektora auditoriem liederības auditi ir kaut kas tāds, kas ir pat jau topā, jo šie auditi dod to lielāko pievienoto vērtību, ja tie ir veikti labi un pareizi. Un tās ir tās lietas, ar ko nodarbojas profesionālais virziens. Šobrīd mēs esam sākuši izstrādāt arī tādus materiālus, ko sauc playbooks, angliski, latviski varētu tulkot kā spēļu grāmata, kas liekas varbūt smieklīgi un bērnu dārzam piemēroti, bet tā doma ir tāda, ka rokas grāmatās ne visi tie rīki ir piemēroti visām audita iestādēm vienādi. Ir, piemēram, iestādes ar lielu kapacitāti, ir iestādes ar mazu kapacitāti, un tad playbooks, jeb spēles tiek izstrādāti dažādi varianti, kā šo vienu prasību apmierināt ar dažādu resursu apjomu, un tas ir kaut kas interesants, kas tagad nāk. Un tad mums vēl ir ceturtais darbības virziens, kas ir ietekmes palielināšana, kur pārsvarā mēs piedāvājam dažādus inovatīvus rīkus, kā auditēt tehnoloģijas, piemēram, valsts sektorā, vai arī kā izmantot tehnoloģijas mūsu auditos. Ir virkni dažādu iniciatīvu. Kopā šo visu dara 60 cilvēki un pārstāv 38 nacionalitātes. Tā kā tas ir arī domāts reģionālais pārklājums, lai mēs mācētu sarunāties. Kā ir ar šiem te vadlīnijām, metodoloģiju un šādiem te materiāliem? Vai tas ir kaut kas varētu būt pieejams arī mums, iekšējiem auditoriem, vai jebkuriem auditoriem, varbūt, kas nav tieši augstāko revīzijas iestāžu revidenti? Es domāju, ka pavisam noteikti, un es pat iedrošinātu paskatīties, vai jums kaut kas no visa tā nepatiktu, un visi šie materiāli ir pieejami mājaslapā, jo, protams, ka mēs esam, un es tīšām lietoju vārdu auditori, es nelietoju revidenti, jo, visi mēs esam auditori, ja? Mēs esam dažādi, ir iekšēji auditori, kas strādā pēc standartiem, ko izstrādā iekšējo auditoru institūts, un jums ir savas profesionālās prakses standarts, un es apsveicu, tas tika nesen grozīts, laikam es gan neesmu iepazinusies, kas tieši tika grozīts. Tad ir zvērināti revidenti, kuriem standarts izstrādā AIFAX, kas ir Starptautiskā grāmatvežu federācija, un tad ir publiskā sektora auditori, tādi kā valsts kontroles un arī citi auditori, kas grib veikt revīziju auditus publiskajā sektorā, un tiem standartus izstrādā Intosai, un tā tad arī vadlīnijas izstrādājam mēs, kas ir attīstības platforma. Un kur ir starpība? Kāpēc, teiksim, iekšējiem auditoriem un arī privātajiem zvērinātajiem revidentiem būtu interesanti paskatīties? Varbūt ne tik daudz finanšu revīziju jomā, bet liederības auditu jomā praktiski Intosais un IDA ir vienīgie, kas attīsta šo liederības revīziju virzienu, jo publiskajā sektorā tas ir būtiskākais, ne tik daudz paskatīties vairs uz pārkāpumiem pret likumu vai arī uz finanšu pārskatu atbilstību, it īpaši valstīs, kur tie jautājumi jau ir sakārtoti, bet ekonomiskums, produktivitāte, efektivitāte, un kā jau teicu, ja ir labi veikts audits, tad tā pievienotā vērtība ir vienkārši, būtiska. Tāpēc visus materiālus, kas ir liederības revīzija jomā, un es zinu, ka iekšēji auditi arvien vairāk un vairāk ņem šos liederības jautājumus arī savos audita plānos, kas ir ļoti pareizi, un citur droši vien jūs tādas vadlīnijas īsti neatradīsiet. Tad šis ir tas, kas ir izmantojams pavisam noteikti. Jā, paldies! Tad nākamā tēma, par ko mēs gribam parunāt, ir par revīzijas komitejām. Un mēs zinām, ka jūs ilgstoši esat darbojusies kā revīzijas komitejas locekle akciju sabiedrībā Latvenergo. Un sakiet, kāda ir revīzijas komitejas loma organizācijā kopumā? Ko tā dod?
Nu, revīzijas komitejas loma arī ir ļoti, ļoti attīstījusies ar gadiem, un sākotnēji tā loma bija uzraudzīt gada finanšu pārskata sagatavošanu uzņēmumā, un arī uzņēmuma iekšējās kontrolas sistēmas tik tālu, cik tālu tās attiecas uz gada pārskata sagatavošanu. Šobrīd jau audita komitejas ir paplašinājuši savu mandātu un ir labas vadlīnijas, ko ir izdevusi Finanšu ministrija, man liekas, kopā ar KPMG, vēl 2017. gadā par to, kā audita komitejas varētu darboties. Bet loma attīstās, un šobrīd audita komitejas atbild gan par iekšēju audita uzraudzību uzņēmumos un iestādēs, atbild par zvērināta revidenta izvēli gada viedokļi par gada pārskatu izstrādēji un uzrauga zvērināta revidenta darbu, arī uzrauga risku vadības sistēmu, visi iekšējās kontrolas sistēmu, un ir arī uzņēmumi, kur atbild par compliance, jeb atbilstību. Tā kā loma ir ļoti paplašinājusies. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda ir uzņēmuma paša struktūra. Ir uzņēmumi, kuros ir padomis, kuras arī atbild par iekšējās kontrolas sistēmas efektivitāti. Un tad ir jautājums, kā šie divi fórumi sadala atbildību. Nu, mūsu gadījumā Latvenergo tas risinājums tika meklēts diezgan ilgi, bet tur bija tā situācija, ka padoma tika izveidota pēc tam, kad revīzijas komiteja jau ilgi darbojās, un revīzijas komitejas sastāvs tika paplašināts ar 2 padomas locekļiem, un padoma it kā deleģēja visu to funkciju, kas saistās ar iekšējo kontrolas sistēmu uzraudzību un iekšējā audita uzraudzību un zvērinātu revidentu darbu uzraudzību revīzijas komitejai. Un sakiet, kad organizācijai vispār būtu jāsāk domāt par šādu te audita komitejas izveidi un kas varētu to kopumā iniciēt organizācijā? Nu, atkal es domāju, ka ja organizācijā uzņēmumā ir padome, varbūt pēc tam pāris teikums parunāsim arī par audita padomēm valsts iestādēs. Bet tad šobrīd mēs runājam par uzņēmumiem, un ja uzņēmumā ir padome, tad tai noteikti vajadzētu būt padomei. Nu, ne visiem uzņēmumiem ir padome, tad tā ir valde. Un es domāju, ka principā audita komiteja ir labā prakse, bet obligāts priekšnosacījums, kad būtu jāsāk domāt, ir tie sarkanie karodziņi. Ja uzņēmuma vadītājs sāk saprast, ka kaut kas nav kārtībā tajā uzņēmumā, tad, un iekšējais audits ir, var būt dažādas attiecības starp iekšējo auditu un uzņēmumu vadību, tad tā audita komiteja būtu jāveido, un tas ir ļoti, ļoti labi arī iekšējā audita neatkarības pastiprināšanai. Nereti ir arī organizācijās risku vadības komiteja. Kādai tai sadarbībai būtu jābūt ar audita komiteju? Varu atkal tikai atsaukties uz Latvenergo pieredzi. Ir tā, ka uzņēmuma padome var lemt, cik komitejas un kādas komitejas izveidot. Var uzņēmuma padome lemt, ka būs tikai revīzijas komiteja, bet uzņēmuma padome var lemt arī, ka būs arī arī risku vadības komiteja, ja vēl kāda cita komiteja. Tātad tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā. Manā ieskatā būtu ļoti svarīgi, lai nepārklātos šīs funkcijas. Ja mēs veidojam komitejas, tad nodefinējam, ko padome nodeleģē katrai konkrētai komitejai. Un ļoti svarīgi ir arī tas, kādā veidā revīzijas komiteja sadarbojas ar iekšējo auditu. Jo viens no iemesliem, kāpēc to dibināt, ir tas, ka mums jau nav noslēpums nevienam, ka iekšējais audits ir neatkarīgs, bet dažkārt ne tik ļoti neatkarīgs. Un dažkārt uzņēmumu vadītājiem vai valdes priekšsēdētājiem ir savas domas par to, kādā veidā iekšējiem auditam būtu jāstrādā vai nebūtu jāstrādā. Un tāpēc ir arī prasība no investoriem, ļoti bieži, un it īpaši biržā kotētajiem uzņēmumiem, ka ir jābūt šai audita komitejai, lai to neatkarību stiprinātu. Un tad ir jautājums vēl viens ļoti interesants par to, kam tad iekšējais audits ir padots. Vai ir padots valdei, vai ir padots padomei. Un mūsu gadījumā tas risinājums tika atrasts tāds, ka, protams, administratīvi iekšējais audits ir padots valdei, valdes priekšsēdētājs pieņem auditoru darbā,
maksā algu, bet funkcionāli, un tad mēs nodefinējām, kas ir funkcionālā padotība. Funkcionāli iekšējais audits ir padots audita komitejai, un audita komiteja arī apstiprina cilvēku resursu plānu, hartu, apstiprina iekšējā audita gada plānu un skata arī audita ziņojuma projektus. Nu, tā kā tāds risinājums ir iespējams, bet vēlreiz tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā uzņēmums pats ir strukturēts. Un valsts iestādēs es arī esmu dzirdējusi, ka ir audita komitejas varbūt ar nedaudz citu virzienu, bet es zinu, ka Finanšu ministrijā bija gadus atpakaļ. Es nezinu, vai joprojām tur ir audita komiteja, kas izskatīja visus iekšējā audita ziņojums, kas bija ļoti labi, jo tur bija pārstāvēti visu departamentu direktori un arī iestādes vadītājs varēja uzreiz dot uzdevumus visiem. Tā kā, tādas dažādas prakses pastāv. Vairāk kārt minējāt, ka ļoti svarīgi nodefinēt, ko tad katrs dara. Varbūt varat padalīties, kāda varētu būt tā labā prakse, kā sadalīt šos te pienākumus vai tādu savstarpējo sadarbību, iekšējais audits, revīzijas komiteja, valde, padome, ja ir, teiksim, visi šie spēlētāji, kuriem tad, savstarpēji jāsadarbojās, un kāda tad tā revīzijas komitejas loma sadarbībā ar visiem, un kāda tā iekšējā audita loma var būt sadarbībā ar visiem? Es domāju, ka iekšējā audita loma ir, jebkurā gadījumā diezgan skaidri nodefinēta. Iekšējais audits dara to, ko tas dara. Ja? Arī valdes loma ir pietiekami skaidri nodefinēta. Tā ir ikdienas uzņēmuma operacionālā vadība, un valdes priekšsēdētāja loma ir nodefinēta, un valdes locekļu loma ir nodefinēta. Tā pelēkā joma ir padome, revīzijas komiteja. Un, protams, kad ir revīzijas komitejas statūti, un tas ir ļoti svarīgi, kā es minēju, vai galvenais nedarīt visiem vienu un to pašu, vai padome pasaka, mēs jums uzticamies un mēs deleģējam uzdevumus, iekšējā kontrole, iekšējā audita uzraudzība, revīzijas komitejai vai kaut ko padome patur, bet padomē paturēt kaut ko ir ļoti grūti, tāpēc, kā tu sadalīsi, ja? Iekšējās kontrolas sistēmas uzraudzību, ja revīzijas komiteja uzraudzīs iekšējās kontrolas sistēmu tik tālu, cik tālu tas attiecas uz gada pārskatu sagatavošanu, bet padomu uzraudzīs to visu pārējo, tad paši saprotam, ka to nodalīt ir ļoti grūti, nav iespējams. Tāpēc vai padomu izlemj, būs audita komiteja un nodaliģē, padomu var arī nodaliģēt audita komitejā savus locekļus, ja jūtās tā pārliecinātāk, vai padome dara to pati. Vai kāds ideālais revīzijas komitejas locekļu sastāvs, respektīvi, vai tur ir jābūt iekļautai padomē, vai tur tomēr ir neatkarīgie, jo tas, ko mēs redzam, ir dažādas šīs te pieejas. Ir, teiksim, revīzijas komitejas un risku komitejas, kas sastāv tikai no padomes locekļiem, ir citreiz, kad tiek pieaicināts, aizvien biežāk, laikam, šie te neatkarīgie revīzijas komitejas locekļi, kāda būtu tā pareizā loma. Man šķiet, es kaut kur dzirdēju arī, ka tur pats iekšējais auditors un valdes priekšsēdētājs un risku vadītājs arī ir tā kā komitejas viens no locekļiem, vai tas būtu kaut kas būtu atbalstāms un tā varētu būt labā prakse? Es domāju, ka valdes priekšsēdētājiem un audita vadītājiem gar nevajadzētu būt revīzijas komitejas locekļiem atkal, lai tomēr nodalītu skaidri tos pienākumus un kurš ko dara. Runājot par ideālo padomes sastāvu, es varbūt būšu nedaudz nejauka un teikšu, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā mēs izvēlamies savus padomes. Es domāju, ka Latvijā tas pēdējos gados ļoti liels veiksmes stāsts nav bijis, kā mēs izvēlamies padomus, un tāpēc automātiski pieņemt, ka visa padomas locekļi būtu revīzijas komitejā, man liekas, tas nebūtu tāds no risku vadības viedokļa tāds labs variants. Padomē, revīzijas komitejā noteikti būtu jābūt neatkarīgiem locekļiem, un to arī biržā kotētiem uzņēmumiem, manuprāt, birža prasa. Un tas nozīmē to, ka tiek iedotas kompetences papildus, tiek pieņemti patiešām profesionāļi, ņemot vērā atkal situāciju, ja mēs nezinām īsti, kā tā padoma tik nozīmēta. Ir arī objektīvāks viedoklis, arī tās neīsti labās ziņas neatkarīgie locekļi var pasniegt tā tiešākā veidā
ja tu esi tajā uzņēmuma vidē pats tur grozies, ir ļoti grūti būt tā no malas paskatīties. Tā kā neatkarīgiem locekļiem ir ļoti liela nozīme. Jā, es vēl gribēju uzprasīt par atbildību. Cik lielai atbildībai ir jābūt audita komitejai vai revizijas komitejai? Un kas ir tie lēmumi, ko komiteja var pieņemt? Revīzijas komiteja tāpat kā padome, tā ir uzraudzība. Ja mēs tā domājam laika izpratnē, tad revīzijas komiteja parasti darbam velta 2-3 dienas mēnesī, vai ne? Atšķirībā no valdes, kas ikdienā uzrauga, kas ikdienā vada uzņēmuma darbu. Tātad teorētiski revīzijas komitejai vajadzētu spēt to savu atbildību un to savu uzraudzību realizēt tā, lai šis laika apjoms tam visam pietiktu. Revīzijas komitejai noteikti nevajadzētu prasīt atbildību par kaut kādiem ikdienas gadījumiem vai ikdienas kļūdām, kas rodas uzņēmuma darbā. Bet revīzijas komitejai var prasīt atbildību, ja revīzijas komitejai ir bijis deleģēts šis pienākums un revīzijas komiteja pietiekami nav uzraudzījusi, ka uzņēmums definē riskus, ka uzņēmums sadarbojas ar funkciju vadītājiem risku definēšanā, ka uzņēmums uzrauga riskus un ka ir saprātīgi tie risku mazinošie faktori. Revīzijas komitejai vajadzētu pārliecināties, ka tā sistēma ir izveidota. Tā būtu revīzijas komitejas atbildība. Ja kaut kas notiek, tad, protams, ir jāskatās. Ja tas ir sistēmas jautājums, tad ir slikti, tad revīzijas komiteja ir atbildīga. Bet ja tas ir kāds jautājums operacionāls, ko nevarētu izķert, veidojot sistēmu, jebkuru sistēmu var apiet, tad tas nebūtu vairs revīzijas komitejas jautājums. Es tā domāju. Jā. Neviens manā pieredzē nekas slikts nenotika un nevienam atbildība netika prasīta, bet es sev tā nodefinētu. Jā. Parunāsim tagad par starptautisko pieredzi, ņemot vērā, ka tā jums ir tāda ļoti plaša. Kā kopumā audits Latvijā, tas, kas mums ir gan augstākā revīzijas iestāde, gan arī kopumā iekšējie auditori, kā tas izskatās uz starptautiskā fona? Kāda mēs Latvija izskatāmies? Man laikam būs ļoti grūti teikt par iekšējiem auditoriem un zvērnātiem revidentiem, jo es tādu salīdzinājumu nevarēšu veikt, es neesmu vērtējusi un arī nezinu. Es varu teikt par publiskā sektora auditu, un es esmu tas cilvēks, kas vienmēr saka, Latvija var. Un es esmu pilnībā pārliecināta, un es esmu pārliecinājusies, ka mēs esam ļoti labi, ka mums ir ar ko padalīties, un mums noteikti vajag to darīt. Un tajā laikā, kad mēs visas 3 strādājām valsts kontrolē, mums arī tajā laikā mēs izvirzījām vienu no strateģiskajiem mērķiem kļūt par publiskā sektora audita ekscelences centru, ne tikai Latvijā, bet starptautiski. Un mēs uz to gājām, un ja pamanījāt, arī aizgājām. Mēs kļuvām no palīdzības saņēmējiem, kas mēs bijām pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, par palīdzības sniedzējiem. Un vēl joprojām, ka es strādāju, es ļoti redzu daudzās valstīs, kā tas viss notiek, un es saprotu, cik mēs esam bijuši stipri un cik mums tie auditi ir bijuši labi un tiešāki un ar lielāku pievienoto vērtību. Tā kā es teikšu, jā, mēs esam. Man ir 3 augstākās audita iestādes, kur mājaslapas es regulāri apmeklēju, bet tikai 3 no 194. Un tās ir Amerikas Savienotās valstis, protams, tā ir Lielbritānija un tā ir Jaunzēlanda. Bet mēs jau, mums ir ļoti daudz no šīm iestādēm, ko mācīties, bet, protams, ka ieguldīto resursu apjoms nav salīdzināms. Tā kā mums ir uzmanīgi jāvērtē, ko mēs varam pārņemt, bet mēs esam ļoti labi. Jā, varbūt jūs varat ieteikt kaut ko mēs varētu pārņemt. Un arī varbūt varētu pateikt, kas ir tās mūsu stiprās puses. Es domāju, ka mūsu stiprās puses ir zināšanas un prasmes. Mēs vienmēr gribam izdarīt darbu ļoti labi, un mēs arī esam apmācīti. Mēs tiešām, protams, mēs zinām standartus, mēs mēģinām standartus maksimāli saprātīgi piemērot savās revīzijās, un mēs arī gribam sasniegt to rezultātu. Es lasījusi ļoti daudzus revīzijas ziņojumus citās valstīs, kas ir pārdoms par tēmu, kā būtu, ja būtu. Un ja paskatāmies uz ieteikumiem, arī, bet mūsu ziņojumi ir
daudz konkrētāki, daudz vairāk pa lietu, daudz vairāk pierādījumos balstīti, un es domāju, ka no šiem ziņojumiem var mācīties. Kā tas ir būt starptautiskajam konsultantam, un varbūt ar kādām tādām izaicinājumiem starptautiskiem konsultantiem ir jāsaskarās ikdienā? Starptautiskajam konsultantam ir jābūt zināšanām un prasmēm. Protams, var mēģināt arī uzreiz pēc universitātes absolvēšanas veikt šo darbu, bet es nekad neesmu atbalstījusi pieeju, ka mēs mācamies uz saviem klientiem, un tas drusku ir tā, vai ne? Jābūt zināšanām, jābūt darījušam šo darbu kādu brīdi, jābūt ir vēlmē izkāpt no savas komforta zonas, jo tas ir tas, kas ir jāizdara, nav vienkārši tīpaši citā valodā braukt un cilvēkiem runāt. Un es domāju, vai ir vajadzīgs starpkultūru vadības prasmes, bet es domāju, ka tomēr tik daudz, kā jābūt tolerancei. Ir jābūt ļoti lielai tolerancei pret tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs strādājam, un tu jau vari aizbraukt uz to valsti un uz to iestādi un saprast, tur nekā nav, un kāds tur ir bardaks, bet tie cilvēki ir gribējuši strādāt labāk, tāpēc tu tur esi, ka viņi tevi ir uzaicinājuši, un viņi grib sasniegt, un tāpēc ir ļoti jānovērtē, ir viņi jāslavē, ir viņi jāmotivē, un ar viņiem ir ļoti jāstrādā un jāiedziļinās viņu situācijā. Tā kā, bet galvenais ir, ja ir vēlme, galvenais ir izkāpt no tās komforta zonas, un es vienmēr atcerēšos to brīdi, kad es lidoju lidmašīnā uz savu pirmo konsultāciju projektu, tas bija 2010. gadā uz Horvātiju, kas bija pavisam nejauši, jo es joprojām vēl strādāju valsts kontrolē tajā laikā, bet no aģentūras laikiem man bija kontakti ar dažādām starptautiskām konsultāciju firmām, kas ik pa brīdim man uzvanīja un paprasīja, vai es nezinu kādu, kas varētu viņu vārdā strādāt valstīs. Un tad vienos Ziemassvētkos, kad man bija drusku apnicis strādāt valsts kontrolē, tad es teicu, un man piedāvāja Horvātijā, vai es nezinu kādu, kas varētu izveidot struktūra fondu apgūves sistēmas, es teicu, es pati to varu izdarīt. Un tad mēs piedalījāmies konkursā un uzvarējām, un es atceros to sajūtu, man bija ļoti bail, bet es lidoju lidmašīnā, un tā sajūta bija vienkārši neizsakāma, jo līdz šim es biju lidojusi kā saņēmējs. Un, protams, ka mēs bijām tur lidojuši uz dažādiem semināriem, vienmēr par manu biļeti ir bijis maksāts, par manu dienas naudu, kāds cits, kāda starptautiska organizācija vai kāda cita valsts, bet tagad es lidoju par savu naudu, par savu nopelnīto, tāpēc, ka kāds grib maksāt par to, ko es zinu. Tā bija vienreizēja sajūta, un to es vēl joprojām atceros, un ar tādu sajūtu es tagad joprojām lidoju. Paldies, Marita, par stāstīto. Vai ir kaut kas, ko tu gribētu novēlēt vai ieteikt gan jaunajiem auditoriem, kopumā gan auditoriem, gan revidentiem, kā tu minēji, mēs visi esam auditori, gan arī varbūt tiem esošajiem, kas jau ilgstoši darbojas šajā profesijā? Es gribu novēlēt ticēt sev, gribu vēlreiz atgādināt, mēs esam labākie, būt pārliecinātiem par to, ka mēs zinām un ka mēs varam, mēģināt, darīt, palīdzēt citiem. Tas ir tas, un otrs varbūt balansam tomēr, lai pārāk nesaslavētu, un, protams, ka es arī saprotu tos grābekļus, uz kuriem mēs paši esam uzkāpuši, varbūt nebūt tik sīkumainiem. Paskatīties, tiešām mēs zinām, kas ir būtiskums, vai ne? Paskatīties uz lietām vairāk no šī būtiskuma viedokļa un no sistēmiskā viedokļa, un arvien vairāk tos auditus veikt tā, lai mēs runātu par būtiskām lietām. Liels paldies, Marita! Man ļoti patika Maritas teiktais, Latviju var, un es gribu teikt, ka mēs visi, katrs individuāli un visi kopā varam. Paldies, uz tikšanos!